Šodien gribu padalīties ar savu viedokli par otro pensiju līmeni. Šodien 17. aprīlī 25. gadā presē ir raksti par to, ka Labklājības ministrija ierosina veikt izmaiņas otrā pensiju līmeņa dalībnieku šajā regulējumā, ļaujot 5 gadus pirms pensijas vecuma iestāšanās un 5 gadus pirms iespējas pretendēt uz izmaksām no otrā pensiju līmeņa, tātad ļaut cilvēkiem šo te pensiju pievienot pirmajam pensiju līmenim. Kas notiek? Kāds ir konteksts? Nelielai atkāpē par to, kā darbojas vispār otrais pensiju līmenis un kā tu vari saņemt naudu no otrā pensiju līmeņa. Tad otrajā pensiju līmenī tiek veiktas iemaksas katru mēnesi no tavas bruto algas, šobrīd tie ir 5%, kas tiek pārskaitīti uz privāto pensiju pārvaldnieku, kuru tad tu attiecīgi pats esi izvēlējies. Sasniedzot pensijas vecumu, ejot pensijā, tev ir 2 izvēles, ko darīt. Pirmā izvēle, tu vari šo te pensijas uzkrājumu, šo te otrā līmeņa pensijas uzkrājumu pievienot pirmajam pensiju līmenim un visu šo kapitālu sadalīt uz 18 gadiem un katru mēnesi saņemt daļu no šī kapitāla 18 gadu laikā. Piemēram, tev ir 18,000 uzkrāt otrajā pensiju līmenī. Tas nozīmē, ka tev ir 1000 eiro katru gadu, 80 mazliet pāri eiro mēnesī nāk klāt pie tavas pirmā līmeņa pensijas. Tas ir variants numur 1. Variants numur 2, tu vari visu šo kapitālu izņemt 6 gadu laikā. Pirmo pusi, tātad šajā piemērā 18,000, pirmo pusi 9,000 tu saņem 5 gadu periodā, katru gadu vienā maksājumā. Ja, tātad no 18,000 pusi 9,000. Katru gadu sanāktu 1800 eiro vienā maksājumā. Tu saņem 5 gadus un 6. gadā tu saņem atlikušo pusi no visa kapitāla 9000 eiro. Tātad tu štai naudai tiec klāt ātrāk, plus šī otrajā scenārijā šis kapitāls ir mantojams. Ja tu šo te 6 gadu laikā dodies citos medību laukos, šo te kapitālu, neizņemto kapitālu manto tava ģimene. Pirmajā scenārijā tā nav. Pievienojot pie pirmā pensiju līmeņa, tu saņem katru mēnesi daļu no šī te kapitāla, bet brīdī, kad tu vairs neesi uz šīs zemes, nekāda kapitāla mantošana nenotiek. Un kas šobrīd notiek? Tātad valdība, Labklājības ministrija ierosina veikt šīs te izmaiņas, kas ļautu tev 5 gadus pirms pensionēšanās vecuma pateikt, hops, es vairs negribu krāt otrajā pensiju līmenī, pievieno man visu šo te kapitālu pirmajam pensiju līmenim. Praktiskā, reālā dzīvē tas nozīmē, ka otrā pensiju līmeņa pārvaldnieks, kas ir privāta organizācija, kas rūpējas par šo te tavu otro pensiju līmeni, investē viņu, pelna procentus, tad šī te nauda fiziski tika pārskaitīta uz valsts budžetu. Un pēc tam, pēc tiem 5 gadiem, kad tu ej pensijā, tad tu attiecīgi saņem ikmēneša maksājumu. Attiecīgi, kāds ir bijis tas kapitāls izdalīts uz tiem daudzajiem gadiem. Principā valsts šeit iegūst ļoti daudz, bet tu kā otrā pensiju līmeņa dalībnieks krietni apdali, ja šāds likums tiktu ieviests un tu izvēlētos šādā veidā darīt. Šobrīd valsts acīm redzot, Labklājības ministrijas izskatā, mēģina izmantot šo te brīdi, kad ir tirgu kritums, ir kopējie finanšu tirgi visā pasaulē ir nokrituši, otrie pensiju līmeņi, kas ir aktīvie plāni, arī ir nokrituši, uz tāds vispārējās panikas fona. Tātad tiek virzīts šādas likuma izmaiņas, lai valsts, tā teikt, iegūtu no cilvēkiem otrā pensiju līmeņa kapitālu uz sociālo budžetu un lāpīt, acīm redzot, budžeta caurumus. Tā kā esam gudri, domājam līdzi, esam kritiski, gadījumā, ja šāds likums arī tiek ieviests, nedaram to. Nepievienojam otrā pensiju līmeņa kapitālu pie pirmā pensiju līmeņa par gudrām izvēlēm.